Daļa 2, ja, kad nav ko teikt arī no sesijas. Kad cilvēks ierauga, pieņemsim, ka viņš ar ego ļoti nenormāli grib sasniegt kaut ko šajā dzīvē. Bet te pašā laikā viņš nav pamanījis to, kad viņam jau ir daudz sasniegumi, bet tad, kad tie ir, viņš nespēja par viņiem tā kā priecāties līdz galam. Nu, nesapriecājies, tev kāds atņems vai bla bla bla. Un ieejot zemapziņā, ko cilvēks pats bija pilnīgākā šokā, un viņš saprot to, kad viņa šī programmiņa, kas bija šajā gadījumā bija tāds grūtums, kas bija paņemts tā kā paudzē, šis grūtums neļauj priecāties līdz galam, lai nebūtu baigi jābēdājās. Un šis grūtums un rūgtums, ko nes cilvēks 34 gadus, viņam neļauj sasniegt mērķi, jo beigās viņš pateica vienkārši, ka nav jēgas sasniegumiem, tāpēc, kad tāpatās nav prieka, tad kāda jēga sasniegt kaut ko, jo nav prieka. Viņš cenšas, jā, ar ego viņš iet un dara, bet tas bija, lai piepildītu to tukšumu, kad nenormāli vajag. Saprot to domu? Tā kā divas daļas, kas iekšēji strīdās. Zemapziņa, ego līmenis, kurš vienkārši saka, vai ejam daram, man ir jāsasniedz, man nesanāk tā, tad baigi sāpīgi, baigi nevar priecāties, un tad tas aplis tā kā visu laiku turpinās, jo iekšēji zemapziņa saka, nevajag sasniegums, tāpēc, kad tas tāpatās nenes nekādu prieku.